viņš to spēja, jo viņš saviem vēstnešiem pavēlēs par tevi, sargāt tevi visos tavos ceļos. Psalms 91:11. Kad blenzu uz sadragāto automašīnu, mani kratīja drebuļi. Visas 4 riepas bija pārsprāgušas, vējstikls saplīsis, jumts saspiests. Braucot pa Grāns ceļu, sava drauga Roberta automašīnā mana meita Džeimija pārāk ātri bija iebraukusi slīpā līkumā un zaudējusi kontroli par automašīnu. Roberts tika izmests ārā brīdī, kad mazā automašīna lidoja lejup pa uzbērumu, ietriecās milzīgā akmenī un piezemējās uz jumta tieši virsū Robertam. Katastrofu medicīnas centra helikopters steidzīgi nogādāja viņu tuvākajā traumatoloģijas centrā, kur medicīnas personāls domāja, ka viņam ir saspiests krūškurvis, laustas abas kājas un ievainoti iekšējie orgāni. Džeimija bija aizvest uz vietējās slimnīcas uzņemšanas nodaļu. Nekad neaizmirsīšu telefona zvanu, kuru saņēmu tajā pēcpusdienā. Kad steidzos uz slimnīcu, kas atradās 20 km attālumā, mani māca grūtsirdība un bažas, taču es nebiju pārsteigta. Pirms 2 nedēļām svētdienas rīta dievkalpojuma laikā baznīcā izjūtu pieaugušas raizes par Džeimiju, aizvēru acis un sāku lūgties. Viņš to spēja, bija pārliecināta par neizsakāmu Dievu klātbūtni. Jūtu mīlestību, gaismu un siltumu, it kā Dievs būtu apskāvis mani un Džeimiju, kur stāvēja man blakus. Vārdi netika izrunāti skaļi, tomēr es tos pavisam skaidri dzirdēju savā sirdī. Ar viņu viss būs kārtībā, es turu viņu savās rokās. Pēc nedēļas rakstnieku konferencē, kas notika otrā valsts malā, izjutu vēlmi sagrābt aiz apkaklas ikvienu cilvēku, kuru satiku un palūgt, lai viņš uzskaita lūgšanas par manu meitu. Tas ir muļķīgi norāja sevi, tu pārāk stipri paļaujies uz savu iztēli, bet šī vēlme bija ļoti spēcīga, un es nespēju tikt vaļā no ļaunām nojautām. Atgriežoties mājās, ērti iekārtojos šaurajā divāniņā dzīvojamā istabā un ļāvos lūgšanām, un tad man prātā iešāvās Roberta vārds. Kungs, tu vēlies, lai lūdzos par Robertu, lai notiek. Tad lūdzos par Robertu kopā ar savu vīru un 3 bērniem, un mēs izmantojam vārdus no 91. psalma, lūdzot Dievu, lai viņš sūta savus eņģeļus, uzņemties atbildību par viņu un sargāt viņu visos ceļos. Telefona zvans atskanēja pēcpusdienā. Džeimija, kur tika mētāta pa automašīnas salonu, kamēr tā kūliņoja leju pa nogāzi, tika cauri sveikā ar zilumiem un plēstām brūcēm. Kad viņu izrakstīja, mēs pusotru stundu braucām uz slimnīcu, kurā atradās Roberts. Kad ieradāmies tur, viņš sēdēja gultā un smīnēja. Viņam bija tikai 8 šuves un daži puni un zilumi. Viņu izrakstīja no slimnīcas jau nākamajā dienā. Veiksme? Sakritība? Nē, atbildes uz lūgšanām. Kad automašīna bija ietriekusies akmenī, trieciens bija izveidojis iespiedumu, kas bija pietiekami liels, lai brīdī, kad automašīna apgāzās, pasargātu tievo 18 gadus veco zēnu.